atmoda, valsts priekšsēdētājs. Ar ko nodarbojās 4. atmoda? 4. atmoda mēģina apturēt šo bezjēdzību, kas notiek. Valsts ir tāpat kā maza ģimene vai liela ģimene. Ja mēs tērējam vairāk nekā mēs spējam nopelnīt, tad ir zināms, kas notiek. Ir bankrots. Pat aizņemoties no kaimiņa, šajā gadījumā no valūtas fonda. Ir jābeidz tērēt, nekā mēs vairāk varam nopelnīt. Nav budžetā. Problēma ir kakla kungu daudzumā, kas šo budžetu izēda tukšu. Ko mēs gribam panākt ar šo nevalstisko organizāciju fórumu? Pirmkārt, uzklausīt tautas balsi, kurš tad varētu būt šis te nācijas līderis. Es ceru, ka mēs sanāksim kādi 1010, un kur būs visas pārstāvētas nevalstiskās organizācijas, ārotbiedrības, citi tautas pārstāvi. Un vienkārši balsojot, izvēlēsim savu nācijas līderi. Tad sniegsim viņiem priekšā mūsu prasības, un ja viņas pēc gada netiks pildītas, mēs sanāksim atkal uz tādu pašu fórumu un atkal teiksim, varbūt būs viss kārtībā. Ja nē, teiksim, pietiek. Un izteikt savu vēlmu piekrišanu, turpināt un vadīt valsts vadību. Un, protams, es varu pateikt, ka no savas puses es esmu mutiski devis šādu piekrišanu un esmu gatavs šo darbu veikt. Īstenībā par sevi esmu dzimis 1957. gada 23. jūlijā. Esmu beidzis Saulpils vidusskolu. Esmu beidzis 1980. gadā Rīgas Politehnisko institūtu. Pēc tam esmu mācījies aspirantūrā Pēterburgā un esmu arī ASV Harvarda biznesa skolas absolvents. Man sieva, 2 meitas, kas ir atbilstoši 22, 28 gadu, un 25 gadus praktiski esmu vadījis konsultatīvo biznesu firmu dažādiem nosaukumiem, kas bija vajadzīgs, lai varētu ieturēt zināmas prasības starptautiskas, un tā ir akcijas-sabiedrība BDO, un praktiski veidojas konsultatīvā biznesa nozare Latvijā. Vienlaicīgi esmu bijis un arī pašreiz pārstāvu lielos uzņēmums Liepājas Metalurgs, kuras padomes loceklis esmu bijis arī turpat 20 gadus. Un no sabiedriskām aktivitātēm esmu vairāk nekā 15 gadus bijis Latvijas biznesa konsultantu asociācijas prezidents un esmu vadījis Latvijas regbija federāciju arī vairāk nekā 10 gadus un esmu joprojām Latvijas hokeja federācijas valdes loceklis, vienlaicīgi arī Latvijas Olimpiskās komitejas valdes loceklis. Tāda īsumā ir mana autobiogrāfija. Par savām nostādnēm es gribētu teikt, ka provizoriskas sarunas mums ir bijušas ar atsevišķiem cilvēkiem, kurus es esmu lūdzis izlikt savas gan politiskās, gan ekonomiskās nostādnes uz papīru, un lai varētu veidot kodolīgu atbilstošu šo programmu, bet tam ir nepieciešams zināms laiks, pie kā arī pašreiz strādā. Šeit es redzu priekšā, kad ir izdalīta katram no mums šī te lapiņa, ko Jānis Dzelskalējs ir sagatavojis
es redzu, ka šeit ir arī dažas lietas, vismaz konkrētas lietas, kas noteikti būtu jāiekļauj. Un kā primāro lietu, lai arī kā tas neizskatītos, kā primārā lieta ir ražošanas attīstība Latvijā visos iespējamos veidos. Tas ir runiet par rūpniecisko ražošanu, kas nodrošina augstu pievienoto vērtību, ne tikai teorētiskās izklāstnēs, bet arī praktiskajā darbībā. Jā, es aizmirsu arī pieminēt, ka es vienlaicīgi esmu Latvijas Universitātes profesors uzņēmējdarbības vadības jomā. Tieši tādēļ es uzskatu, ka uzņēmējdarbības attīstība un īpaši ražošanas attīstība ir tas kodols, kas var nodrošināt Latvijai tālāko izaugsmu. Ja nebūs ražošanas, tad šī ekonomiskā stabilitāte valstī praktiski nekad arī nebūs. Tālāk, runājot par nodokļu politiku, šeit ir jābūt stabilām, ilglaicīgām, pamatotām nodokļu likmēm, lai uzņēmēji varētu veidot savu biznesu, nevis tā kā tas ir pašreiz, kad valsts budžeta aizpildīšana šīs nodokļu likmes ļoti strauji ir mainījušās. Es negribētu runāt šodien par katru nodokli atsevišķi, bet katrā ziņā nodokļu politika ir jābūt izsvērtai, sabalansētai ar izaugsmes iespējām. Jo tieši šī nodokļu politika ir viens no tiem aspektiem, kas arī var veicināt ražošanas attīstību valstī. Nākamais ļoti būtiskais, manuprāt, bloks, ja tā drīkst teikt, ir izglītības sfēra. Šajā sektorā ir ļoti daudz nepaveikta darba, ļoti daudz lietas, kas ir būtiski jāpilnveido. Ja mēs runājam par eksaktām zinātnēm, tad runājot un tiekoties ar saviem kolēģiem, profesoriem, gan no Latvijas Universitātes, gan no Tehniskās universitātes, gan arī no citām izglītības augstākām iestādēm. Visur parādās tas, ka jaunie studenti praktiski pirmajā kursā ir par jaunu jāapmāca eksaktās zinātnes. Matemātika, fizika ir praktiski jāapgūst it kā no jauna, lai varētu turpināt studijas un savu pilnveidošanos. Atsevišķs jautājums ir lauksaimniecība. Jā, šobrīd tiek ļoti strādāts pie tā, lai šie maksājumi no Eiropas Savienības tiktu paaugstināti zemniekiem, un tas nav tikai viens jautājums, šeit ir arī vesels jautājumu loks, spektrs, tajā skaitā par izveidot tā saucamās tehniskās stacijas, lai varētu apsaimniekot to un koordinēt apsaimniekošanu starp vairākiem īpašniekiem ar šo tehnisko staciju palīdzību un tam līdzīgi. Protams, kultūra, kur nedrīkst aizmirst, jo no tā ir atkarīga pašas nācijas veselība un tālākā izaugsme un attīstība. Medicīnas, sociālās aprūpes jomā ir ļoti daudz jautājumu, kas ir jāatrisina. Un, kā jūs redzat, es esmu pieskāries šodien varbūt ne tik konkrēti šiem jautājumiem, bet es redzu, ka bez šo jau nosaukto jautājumu risināšanas valsts attīstība ir neiespējama, īstenībā neiespējama. Un šodien mums ir patiešām ar visdziļāko rūpību, ar visdziļāko apziņu
un ar visdziļāko vēlmi ir jāiet, lai Latvija tiešām sasniegtu attīstības virsotnes un lai Latvijas iedzīvotāji, kas ir primārais resurss, būtu gandarīti gan par savu valsti, gan par savu sociālo nodrošinājumu. Jā, šeit ir, manuprāt, cik ir ļoti tuvu arī sporta sfēra, tad es domāju, ka arī šajā sektorā ir pietiekami daudz jautājumu, kas būtu jārisina organizatori, un par to jau es esmu arī divos vārdos diskutējis ar atsevišķiem cilvēkiem par to, kā ir organizatori šo sektoru pārveidot. Tāda ir šī mana ieskata galvenie momenti, tāda ir man šī ieskata, var teikt, uzdevuma.